Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensidige apdrošināšana San Pellegrino Air Baltic Lat Telekom. Labrītiņš, no rītiņš, no skaisto rītiņš, no burvīgo rītiņu, no māte rītiņu, no Vincentu un no labvakar. Un šodien es jums stāstīšu un rādīšu par vienu no vissenākiem dārziņiem. Šis dārziņš mājas ir no senās Āzijas, no Ķīnas. Tad viņi atceļoja uz Grieķiju. Senie grieķi šo dārziņu, viņi taisīja viņu zeltā par godu Apolonam. Tad no 15. gadsimtā tikai viņa apceļoja uz Eiropu, un tad tikai 16. 17. gadsimtā viņa aizgāja uz Ameriku. Tagad viņi par visu pasauli apkārt ir. Kas tas ir? Par kur dārziņu es runāju? Panākiet tuvāk, un te mēs redzam, te ir dažādas šķirnes šeit. Un tas ir redīs. Redīs ir viens no visvecākajiem dārziņiem. Kāpēc viņš ir redīs? Sen grieķu valodā tas redīs nozīmēja ātrs. Jo tu iestādi to sēklu, tā sēkla sāk dīgt jau pēc dažām dienām, un pēc 30 dienām tev jau ir gatavs vesels redīs. 30 diena darbs tas ir. Šis ir tas interesants dārziņš salīdzinot citiem, kas mēnešiem ir. Un ļoti interesanti. Šī ir tāda viena mācība, ko skolās varētu ievest iekšā, un tad aci priekšā mēnešu laikā var redzēt, kā no sēklas izdīgs un izaugs smuks redīs. Ļoti patīkama mācība, bet arī galvenais, viņš ir ļoti veselīgs. Viņam ir milzīgi daudz C vitamīns, dzels, viņiem nav holesterīna, viņš ir ļoti tīrs un veselīgs. Un viņi arī tik vecos laikos izmantot kā medicīniskā veidā. Un viņi tagad saka, tagad izpētījuši, ka tie senie grieķi, viņi bija gudri, bet tiešām no gripas, no saaugstēšanās tas palīdz atturēties no tādām slimībām. Tātad ēdīsim daudz redīsus. Man ir tikai viena lieta žēl, parasti paņem to redīsu, sagriež šķēlītēs un izmanto kādos salātos, paslēp viņu kādos salātos. Tā ir tiešām žēl pret to redīsi tik nepieklājīgi apieties. Nē, garšīgs tajā ziņā ir, to mēs arī varam darīt, bet ar to redīsi mēs daudz citu ko varam darīt. Un viens no viņām ir, mēs arī varam cept. Pirmā recepte – redīsa zupa. Sastāvdaļas ļoti vienkāršas. Pirmais ir šalots. Un šos dārziņus, viņus vajadzētu tādu smalki viņus sagriezt. Neatstāsim viņus rupjus, jo tad viņi vieglāk un garšīgāk ir un iztek ārā tas stabīgākais cukurs, kas viņu karamelizē un pataisa to garšu intensīvāku. Ja mēs tikai vārītu, tad būtu ļoti garlaicīgi. Un es paņemšu te 2 šalotus šajā receptē. Tad, pāris ēdam karos oliveļu un pāris pikas sviestu. Kamēr tas te kūst, tad paņemsim jaunos kartupeļus. Tagad mums ir jaunie kartupeļi. Un šos arī sagriezīsim viņus plānās šķēlēs. Un tad viss, kas daudz ātrāk sagatavosim, un te nekāda šmorēšana nebūs, te būs maigi, viegli sautēšana. Ātra, jo tas redīs nozīmē ātrs, un šī zupa arī ir ātra. Un turpat man gatavs vēl viena kartupeli, te tāds sacīgs te ir. Un tad liekam kartupeļus
ir šalote, lai viņš te sautējās. Šeit es pielikšu klāt tukšos sinepi sēklas, lai bišķi tāds kodiens ir, jo daži redīs, viņam patīkam kodiens ir, daži tādi, viņi garlaicīgi. Meklē to, kur, gandrīz tā kā mārus, tādiem viņam jābūt ir. Un tad ņemam redīsus. Un te man apmēram 1 bunte, 2 buntes ar redīsiem. Tagad viena liela skāde, šie te agrie redīsi un tie jaunie redīsi, ja? Tās lapas parasti viņas te notīra un met viņas ārā. Nē. Viņš ir sāla, pipers. Viņš darbos tāpatās kā salāta lapa. Es nezinu, kāpēc viņas metam ārā šeit. Man ir darbinieki šitas ļoti mīl. Viņi ir pieraduši, ja viņi tik daudz viņas dabūna. Un maisi sautē viņi, kamēr tie redīsi zaļumi ir novītuši. Tā. Tagad mēs pieliekam klāt buļļonu, un te es likšu klāt mūsu dārzeņu buļļonu, ko es jums jau rādījis, kā gatavo, un lejiet klāt šo te bagāto buļļonu. Tagad pieliek klāt, vēlāk jau var pieliekt klāt vēl, ja vajadzības ir. Tas nemainīs to garšu, tikai to tekstūru. Un tagad uzliekat uz lielāku uguni, lai viņš tagad vārās maigi, kamēr pie kartupeļi ir mīksti. Voilà, kartupeļi ir mīksti. Turpat pirms izšķīdāšanas, bet tagad mēs pienāk brīdis, mums viņš jāpagaršo. Nē, šitā arī tāda, tā ir tā 5. garša, ko mēs reti, kad mēs viņu baudam. Mēs viņu parasti metam ārā, bet viņš te ir, viņš ir fantastisks. Sāli melnos pipers pieliekam klāt. Mēs tagad viņu blenderēsim, sakulsim, samalsim, un līdz šim cik 20 minūtes ir pagājušas. Ja domā, kad zupa pa bieži, tad pieliek klāt vēl buļļonu. Ja kaut ko liek tādā blenderī, nekad neliekat līdz pašai augšai, tas ļoti bīstam. Un katreiz labāk, lai viņš bišķīt atdziest ir. Un uzliksim vāku. Un es katreiz iesāku ar lupatu. Ar vielīt pāri un katreiz iesākt lēni. Un tad, kad labi ieskrējies, tad var uz ātrāku. Un tad to pēdējo, kas mums katlā palikās pāri, lejām te klāt. Izskatās tā kā zirņu zupa, ja pat spinātu zupa. Bet jūs paši redzēt ar jūsu acīm, ne spināts, ne zirnis te negāja iekšā. Tagad pieliekam klāt lauka krējumu. Lai viņš atkal uznāk tikai uz burbuli. Viņš vairs nav jāvāra. Pagaršojam. Tas man patīk. Šis man patīk. Uztaisat šādu zupu un lai visi uzmin, kas tā ir pa zupu, jo nekad nevar iedomāties,
ka taisa redīsu zupu ar visiem zaļumiem. Un pasniegsim īstā zupas, franču zupas mazā turīnā un garnēsim viņu ar redīsi. Te ir tagad arī, kas mums tagad pieejams, ir lociņi. Un vēl kādu lociņu ziedlapas. Šī man nākamā recepte man ļoti patīk. Latvijā ļoti populārs ir tāds viens maisiņš. Tur ir iekšā plāns šķēlīs, tādi kraukšķīgi, dažreiz pārsvarā visi sadauzīti ir, samērā tur treki, neļāvārīti, un tad nezinu, kas vēl pa virsu, it kā kaut kādīgas garšvielas samest pa virsu. Bet te ir viens, kas būtu piemērotāks, un mēs dabūtu daudz lielāko ražu caur gadu nekā tas kartupeļu čipsis. Un tie redīs, viņi arī var būt lieli. Un šitā tāda šķirne, kas ir liela. Tagad bieži mēs domājam, ka viņi ir pārauguši. Jā, bieži redīs, ko te tirgo, ir pārauguši. Bet galvenais, pat pašā tirgu lielveiklā tas nav atļauts. Aptiekamās un aiztieks tev projām. Bet pagriežat viņu un cauri viņam jābūt ir vienā šķēlē bez nekādiem caurumiem. Caurumi tad viņi ir pāraugusi. Un viņi ir tik sulīga, un tā kā bērs, jeb koka, kur pat esi nozāģējis, ka tek tās sulas ārā. Un tādam ir jābūt redīsam. Ja viņš ir savs, nepērkat, tad tas nozīmē, viņš ilga laika ir kaut kur sēdējis ir. Un tad visi tie dabiskie minerāli, tie cukuri, viņi sāk pārveidot par starķeli, un tad nekādu labumu jums nedod. Bet šie būs redīsu čipši. Un tos čipšus paņemiet mandalīni, jeb ar astu nazi, un sagriežat šķēles šādas. Mums ir redīsu čipši. Un te es salikšu te, viņi ļoti labi sajiet ar skābi tējumu. Redīsi ir daudz dažādu šķirni. Es tagad pat biju Amerikā, un es atradu vienu tādu interesantu redīsi, saucās arbūs. Arbūs redīs. Izskatījās tā kā redīs. Tur strīpaini, tur ir citas krāsas viņiem, tur ir mums te tikai tie sarkanie pārsvarā un reti, kad baltie un reti, kad sarkanie. Bet viņi ir daudz. Tā, sagriežam viņus šķēlēs, nenogriežat pirkstu nost un liekam viņus ūdenī. Kāpēc mēs ūdenī viņus liekam un mēs bišķīt viņus pavārīsim? Mēs gribam viņus ļoti kraukšķīgus. Viņi tagad sārā pilns ar dabisko savu sulu, bet šādā veidā mēs izsūksim ārā un kas palīdz ir sāls. Te ir tā, pat pa ko es runāju. Jā, parādīs viens otrs. Bet pārsvarā te viņu redzēt, viņi visi perfekti. To mēs apēdīsim tāpat. Un kur smuks skodiens šiem redīsim. Ļoti patīkams skodiens ir. Žēt, lai viņi tā maigi ūdenī uz zemāko uguni, kāds 5 minūtes. Un, ja redzat, viņš nav burbuļos, viņš ir
tik maigi, mēs tikai viņu tā izkarsam cauri. Tad, jā, es te pa kluso vēl pieliku vēl nosēdīsus klāt. Un ņemam ārā no ūdens. Un tagad pats galvenais ir viņus pataisīt sausus. Un tā, lai viņi bišķīt varbūt atcies, bet tad liekam uz brieļa. Un lai viņi atciestu. Uzliekam vielu pa virsu, jo mēs viņus gribam galīgi sausus. Un tā, nu lai kāds pāris minūtes ievalkās. Voilà, tagad viņi ir galīgi sausi. Un tagad pirmais ir, man te ir paprika. Šī saldā paprika. Uzšplakstam saldo papriku. Un te jūs varat lietot visādīgas iedvesmas, kas jums ienāk prātā. Bet lūdzu, neliekat nekur nekādas ēvielas. Liekat tikai dabīgas garšvielas, ja? Tad melnos pipers. Un lai tāds patīkams kodiens, man te ir chili peppers. Un tad to chili piperu arī. Tagad šos mēs liekam uz pergamentu. Un es tagad griezīšu viņus otrādi. Un tad varam atkārtot tās garšvielas atkal. Un tad arī to pašu atkārtojam otrā pusē to redīs. Cepīšu krāsnī, kas 180–190 grādus. Tagad katra cepīšu krāsni savādāk. Es nevaru jums pateikt, cik ilgi, bet es domāju apmēram 5–6 minūtes. Nu tā ir tad, kad 10 minūtes varbūt pišķīt zem, atkarīgs krāsnes temperatūra, un tad izslēdzat temperatūru ārā, lai viņi sažūs krāsnī. Un voilà. Mums ir redīsi čipši. Un te es salikšu te, viņi ļoti labi sajiet ar skābu krējumu. Un es piekrītu, bišķiņ darbs tur ir iegājis iekšā. Bet šis ir tā tiešām unikāls, kas tiešām ir vērts gatavot. Un bišķiņ skābu krējumu. Varbūt te trūks tikai, varbūt lašie foreli sikri, pat melnīgi. Spēcīga garša, patīkam un arī galvenais veselīgi. Ja jūs esat tikai tagad pusceļā pieslēgušies klāt raidījumam, neuztraucieties. Skatieties Latvietele.com interaktīvā televīzijas arhīvos, un tur jūs mani redzat. Kas var būt labāks par šo? Šī trešā recepte atkal cepšana. Ievērot, mēs visi zinām, kā sagriezt redīsu, ielikt salātos, ja ielikt uz biespienu maizītes, kā garnējumu. Nē, viņam jābūt kreftīgam. Ēdam daudz redīsus. Un te šī recepte prasa redīsus pagriezt uz pusēm un liekam uz pannas. Voilà, kamēr mums ir pilna panna, tad uz zemes uguns, ļoti zemes, mēs viņus gribam karamelizēt. Un tad aplējam ar olīveļu viegli un iesākam karsto, kamēr panna uzsilst, un tad nogriežam uz zemo.
Voilà. Un te mēs redzam ap malām, viņi sāk te sarauties, un viņi patīkami sāk karamelizēties. Un tad apgriežam apkārt, un vēl pāris minūtes otrā pusi. Pirms viņi gluži gatavi, uzkaisam tuču sāli un svaigi malt melnos pipars. Nākamais paralēli liekam pannu. Mēs taisīsim mērci. Un šī būs anšovu čiploka mērce. Tad pirmo sviestu pikas, čiploku, griežam, un tad sakapājam. Pieliekam čiploku. Lai tas tā pakaramelizējās. Tad anšovu. Paņemam te anšovu filējas un arī tā sakapājam. Pieliekam klāt anšovu. Pišķīt noņemsim no uguns, kamēr te sakapā pētersilu. Liekam klāt pētersilu. Un lai tas sviests tāds pišķīt pārburbuļojās un tā pacepās, un tas iedos viņai tādu riekstainu piegaršu klāt. Tā, mēs pamaisam, un tad šo te anšovu pētersilu sviestu mēs pieliekam pie redīsiem. Un tad pašās beigās uzspiežam tuču citronu. Pamaisam, kā mēs viņu pasniedzam. Okay. Un Reinis te uzliks te pauļos putas filēju. Nomeidzam pišķīt ar tā. Un nobeidzam ar bukie garnī un varbūt vienu svaigu redīsi. Un es jums pasniedzu pāvela ostas butas filēju uz redīs un anšovas mērci. Wow! Kā sauc tādzi, kuru cilvēki sāka kultivēt jau pirms vairāk nekā 5000 gadu, un kas mūsdienās ir izcila garšīga delikatese? Atbildes sūtiet līdz 16. jūnijam uz e-pasta adresi konkurs@labvakar.lv un izloze būs 30. jūnija raidījumā. Tas varbūt labāks par šo. Un izlozēsim atkal šo skaisto, ne šo te pašu cistrapus smukās rokās jau, šo te skaisto stoleru trumuli, dāvanu karti par 30 latiem no Gjensidige un ielūgumu 2 personām uz restorānu Vincents. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Gjensidige apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltic, Lat Telekom.